Rēzeknes centra rajona katlu mājā svinīgi tika iedarbinātas jaunās koģenerācijas iekārtas. Šis notikums iezīmē jaunu ēru siltumenerģijas pilsētā, jo ieviešot šo ekonomiski izdevīgāko siltumenerģijas ražošanas veidu, pašvaldība cer samazināt siltuma tarifu, kas līdz šim Rēzeknē bija viens no augstākajiem valstī. Reālais tarifa samazinājums pilsētā būs 19–20%. Un mēs jau nebūsim paši dārgākie Latvijā, teiksim, būsim kaut kur pa vidu. Koģenerācijas iekārtās vienlaicīgi tiek siltumenerģija, gan elektroenerģija. To kopējā jauda ir 4 megavati. Iekārtu uzstādīšanu un apmaksu veica komandīta sabiedrība Vesap, kura uzvarēja iepirkuma konkursā. Uzņēmuma pārstāvis atzina, ka darbs ir bijis tehniski visai sarežģīts. Stacijas uzstādīšanas gaitā te ir diezgan faktiski liela celtniecības programma ite veikta. Tagad viss ir būvgrūži novokti, narāds izskatās, ka viss te būtu stāvies. Bet, principā, ite moja faktiski tika nojaukta i visi portsagumi, visi portaisēta no jauna. Iekārtu izmaksā 2 790 000 latu investēja Vesap. Rēzeknes siltumtīkli plāno atmaksāt apmēram 3 gadu laikā. Jebkurš ieguldījums ir jāatmaksā, vai tā būtu, teiksim, bankas kredīts vai kaut kāda investora nauda. Tas ir iekļauts iekšā tarifa aprēķinā un, teiksim, mēs gūsim papildus ienākumu no elektrības ražošanas un tas mums ļaus atmaksāt arī ieguldītos līdzekļus. Tas biznesa projekts no ienesējas viedokļa ir, teiksim tā, vidēji ienesēks. Apmēram mēs rēķinām iz ieguldītiem līdzekļiem mēs nopelnējam apmēram 4 gada procentus. Viena no pamatmotivācijām ir tāda, ka, protams, Rēzekņā tas tarifs bija visaugstākais no Latvijas pilsētām. Es pats esmu Rēzeknīs, mana mama dzīvo Rēzekņā ilgu laiku. Es zināju, ka tie rēķini, ko saņem iedzīvotāji, ir lielāki nekā pilsētos, citos Latvijas, kuros dzīves līmenis ir daudz augstāks. Rēzeknes siltumtīkli plāno realizēt līdzīgu projektu arī Ziemeļu rajona katlu mājā, kur arī tiks uzstādītas koģenerācijas iekārtas, bet ar uz pusi mazāku jaudu.